Atceries to vasaras darbu? Esi jau izpildījusi bioloģijai? Nē, bet tiešām vajadzētu izpildīt, skola jau drīz sāksies. Tiešām. Man šķiet, ka nav ko gaidīt. Ejam pasaukt pārējos. Mēs ar Džesiku iedomājam, mēs varbūt varētu aiziet izpildīt to bioloģijas mājasdarbu. Iesim? Ok, labi. Kas tas tāds ir? Kur ir? Tā kā Visi salās akmeni. Tas ir tas? Ew, paskatieties, kas tur akmens. Kur? Ejam apskatīt. Jā, nenodaldē. Bet viņš izskatījās bīstams. Viņš skrēja mums pakaļ. Tas ir briesmīgi. Cilvēki tā nedara. No kurienes viņš vispār uzredzēs? Piekrītu. Kāpēc viņš slēpās? Dīvaini. Ejam viņu sameklēt? Ejam. Sveiks. Kas tā bija par gaismiņu? Ak, šī gaismiņa, tas ir telefons. Tur var daudz ko darīt, spēlēt spēles, skatīties videoklipus, iet internetā, bildēt un filmēt un vēl daudz ko. Ir vēl televizori, datori, planšetdatori, printeri. Tad viņš prasīja, kas ir gaismiņa. Ko jūs te stāstat par telefonu un vēl par modernajām tehnoloģijām? Tā nu pīca. Viņam ir jāzina. Nu, un tad viņš paprasīja par gaismiņu, nevis par telefonu. Varbūt viņam interesantāk ir arī par kaut ko citu zināt. Nu, labi. Stāstiet vien tālāk. Kāpēc tev vispār ir jājaucas pa vidu? Kāda tev starpība? Viss jārisina ar strīdiem. Priekš kam tev tagad mani vajag iesaistīt tajā strīdā? Tāpēc, ka tu pirmā atnāc un sāki visu regulēt. A, ko tu, Džesika? Jūs visi esat stulbi, ko jūs veicat? Beidziet strīdēties! Es jums kaut ko parādīšu. Šeit es pavadu savas dienas. Un tā es te dzīvoju. Paldies! Tas bija ļoti interesants stāsts. O, mums jau jāiet uz mājām. Jā. Labi, mēs rīt atnāksim. Kas sarunājām? Tā. Kāpēc Džesika netika?
Viņa man padanīja un teica, ka viņa ir filmā. Nekas atnāks citreiz. Cerams, ka ir nekas nopietns. Bet viņa šeit nav! Bet tur arī viņa nebija. Ja nu viņam kaut kas noticis, ejam meklēt? Tā labi. Jāni, tu ej tur meklēt. Ok. Džulija, es nezinu, tur. Stefānija. Domā, tur? Jā, tur. Atkal esi vainīga. Es? Kas tad cits? Atceries, kad bija pazudusi mana roku sprādze? Tu pie tā biji vainīga. Es nebiju vainīga, Jessica bija vainīga. Nu kā tur starpība tāpat? Nē, es pie tā tiešām nebiju vainīga. Jūs mani vienmēr par to rokas sprādzi vainojat. Atceries, ka tu pati nejauši somiņā ieliki manu gredzenu. Nu un? Apnicis jau, ka jūs mani vienmēr vainojat visās lietās. Pazuda rokas sprādze, pazuda tur gredzens, pazuda vēl kaut. Šoreiz ir pazudis cilvēks, un tas ir daudz nopietni. Es atradu auci. Ejam. Ok. Reku, viņš ir. Viņš atradās, jā. Sveiks. Kur šodien bija pazudis? Es meklēju krājumu ziemai. Kā tu vispār šeit vari iztikt? Ēt viņu. Viņš ir ļoti labs. Ir ļoti jauka īpašība, ko daudziem apgaļiem var. Es īpaši ar lielākiem. Kuriem burbuļiem? Es brūnu kakās. Viņa? Ko tu te meklē? Man jau tētis sen ir dabūjis tādus akmeņus, a jūs nē? Un vispār, kas tas tāds par kēmu? Tas nav kēms. Tas ir mūsu draugs. Nu jā, kādi paši tādi draugi. Ko tu vispār zini? Kāpēc jūs tā darāt? Atvainojiet, ka es biju tik nejauka. Tagad apskaujieties. Tas ir tik jauks. Mēs tevi nāksim apciemot. Paldies! Es tagad vairs nejutīšos tik vien.